zemapziņa, mistika, ienaidnieks vai draugs. Tik daudz ir dzirdēts, tik daudz nesaprasts un biedējošs. Kas īsti ir šī neredzamā cilvēka daļa, no kuras baidījās un joprojām baidās ļoti daudz cilvēki? Vai tā ir mistika? Nē, zemapziņa ir neatņemama neredzamā cilvēka būtības daļa. Tas ir noteicošais spēks, kas nosaka pilnīgi visu to, kas ar cilvēku notiek. Vai tā ir ienaidnieks? Nē, zemapziņa tikai pilda pilnīgi visas cilvēka pavēles, kuras tiek dotas nepārtraukti no rīta līdz vakaram, un regulāri domājot dažādas destruktīvas domas, tiek dotas konkrētas pavēles, kuras zemapziņa tikai skrupulozi pilda reālajā dzīvē. Tādā veidā cilvēks pats padara savu zemapziņu par savu ienaidnieku. Vai zemapziņa ir draugs? Jā, tikai jāprot ar to sadraudzēties un sadzīvot, jāzina tās darbības principi un jāiemācās ar to sarunāties. Tad tā var kļūt ne tikai par labāko draugu, bet arī par vislielāko palīgu, sadarbības partneri, padomdevēju, sargu un aizbildni. Ir tikai jāiemācās saprast savu zemapziņu. Kā to izdarīt? Sākumā nedaudz padomā par sevi. Vai tava zemapziņa ir draugs vai tavs ienaidnieks? Un varbūt tu izlēmsi pievienoties jaunajai zemapziņas grupai, kura sāksies jau drīzumā. Tajā tu uzzināsi un iegūsi ļoti daudz. Un galvenais, tu sāksi sadraudzēties ar savu zemapziņu un saprast to. Padomā par to. Ir vērts?